eksistējot. Un tas ir tas, teiksim, ar ko mums nākas rēķināties, un līdz ar to arī tas, ka mēs esam vienreiz sasnieguši arī, teiksim, tukšumu šo realizāciju, pat tiešu realizāciju, vēl nenozīmē, ka ceļš ir beidzies. Mums vēl diezgan tāls ceļš ir ejams, un vēl ir mums jāuzkrāja, teiksim, arī liels, teiksim, šis uzkrājuma loks, lai mēs atbrīvotos. Un tikai, teiksim, arī saskaņā, teiksim, šo Mahajānas redzējumu, ja tas ir, teiksim, ir šie 10 bodhisattvas līmeņi, tikai 8. līmenī mēs esam atbrīvojušies pilnībā no šīm traucējušām emocijām. Godībā mēs tajā brīdī esam arhati. Tur mēs esam jau ārā no šīs cikliskās eksistences. Bet, lai sasniegtu Budas līmeni, mums vēl joprojām paliek pēdējie 3 šie līmeņi, kas ir jāsasniedz, un kur ir ļoti smalki šie, teiksim, šie piesārņojumi. Šajā brīdī jau, teiksim, šie bodhisattvām tiek teikts, ka viņi redz lietas un parādības kā ilūzijas. Viņām vairs nav šī, teiksim, šīs šķietamās, es nezinu, kā Latvijas nosauc solidity, ja, teiksim, tāda, cietības, ja tā varētu teikt, iekapsulētības tāda. Un tas ir tas, kas, jo tieši dēļ šīs, varētu teikt, cietības ir tās lietas mums parādās, un mēs tam ticam, tā ir tā kombinācija, kas mums ir graujoša. Jo lietas parādās, it kā esam no savas puses eksistējam, mēs tam ticam, uz tās bāzes mēs attīstam traucējošās emocijas, uz traucējošo emociju bāzes mēs attīstam, teiksim, mēs veicam dažādas neprasmīgas darbības, tas rāda, teiksim, šo karmu. Karmas rezultātā, atkal mums rodās atkal jaunas pārdzimšanas, mēs iegūstam, teiksim, šos agregātus atkal un atkal un atkal. Ar šiem agregātiem un atkal mēs turpinām atpakaļ visu šo loku, teiksim, atkal sākot no neziņas, jo šie agregāti ir iegūti uz neziņas bāzes, viņi ir ar neziņu piesātināti, un mums visu laiku, teiksim, iznāk šis, līdz ar to, šis riņķa dans turpinās līdz brīdim, kamēr mēs neizrādējam visu pilnīgi ārā. Bet te arī mēs nonākam būtībā līdz apziņai, kad pirmais posms tātad ir neziņa, ja, uz kuras bāzes pēc tam mēs tātad radām šīs darbības, ja, kas ir karma, kas būtībā ir tas praktiskais mehānisms, kas rada šo karmisko potenciālu. Un tad šis karmiskais potenciāls, varētu teikt, viņš tiek tā kā iedēstīts vai viņš tiek iestādīts, jo arī dažkārt tiek teikts, viņš atstāja nospiedumu, teiksim, mūsu apziņā. Tas ir, teiksim, trešais posms. Runājot jau par šo apziņu, un par šo apziņu mums atkal jābūt pietiekoši precīzam, ko mēs ar to saprotam, jo parasti budismā tiek runāts par šiem 6 apziņas veidiem, tad šīs 5 sensorās apziņas, jo tiek dalīts atsevišķi, jau, teiksim, tā kā mums ir redzes apziņa, dzirdes apziņa, ožas apziņa, garšas apziņa, un, teiksim, tad būtu šo, tā kā taustas apziņa, un kas cauri visu ķermeni, un mums ir mentāla apziņa. Šajā gadījumā tad mēs runājam tikai par mentālo apziņu. Pārējās apziņas ir rupjākas, bet šajā gadījumā, jo šī neziņa, tā ir konceptuāla doma, un konceptuāla doma ir mentālās apziņas objekts. Ja? Ja konceptuāla doma, tas nozīmē, ka tas ir, mums ir mentāls tēls, caur kuru mēs cenšamies sasniegt, tas ir tas veids, kā mēs cenšamies uztvert objektu, kā mēs uztveram objektu patiesībā. Līdz ar to, teiksim, mentāla apziņa ir tas, ar kuru mums jārēķinās, un tā ir tā, kur tiek iedēstīti, varētu teikt, šie karmiskie potenciāli. Mums arī jāsaprot, ka šis trešais posms būtībā viņš dalās, un viņš ir, pirmkārt, viņa attēls ir, teiksim, kā tāds pētiķis tur vajadzētu būt, kas lēkā no zara uz zaru. Ir tā? Jā. Yes. Labi. Kāpēc tas ir pētīts? Jo, teiksim, to ir diezgan viegli saprast, ja mēs drusku pasakojam mūsu pašu prātu darbību, bet mēs zinām, viņš ļoti veikli lēkā no zara uz zaru, teiksim, no domas uz domu, un, teiksim, viņš ir ļoti nemierīgs, tramīgs, teiksim, dzīvnieciņš, kuram ir nemitīgi nepieciešama kustība. Ja? Teiksim, mūsu prāts ir pieredzis atrasties visu laiku tādā druģainā rosībā, un ir ļoti grūti, teiksim, nostabilizēt un kaut kādā veidā kaut kur panākt, lai viņš atrastos vienā vietā, un tas ir tāpēc tā ir tā lielākā problēma, lai sasniegt koncentrāciju, teiksim, ir šī diskursīvā domāšana, jo prāts ļoti veikli it kā pamanās aizslīdēt, izslīdēt un attīstīt kaut kādas momentāli jaunas, teiksim, domāšanas virziens, kurš atkal viņš nav noturīgs, viņš ir nemitīgi tiek mainīts.
Un līdz ar to šo pētiķa prātu tam mums ir jātiek galā, un šajā pētiķa prātā tad arī var teikt, tā kā tiek iedēstīti arī šie karmiskie potenciāli, bet runājot par šiem atkarīgās rašanās 12 posmiem, šis trešais posms dalās divās daļās. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmā daļa ir tas, kad mēs radām potenciālu. Ja tātad nāk priekš neziņa, tad ir darbība, un darbības rezultātā ir potenciāls, kas tiek iedētīts apziņā, bet pēc tam, kad šis potenciāls nobriest, atkal šis process sākās būtībā no trešā posma, var teikt, no atkal tā kā varētu teikt vidus, kad šis iedēstītais potenciāls nes savus augļus. Un tas ir, teiksim, tad mēs jau nonākam līdz nākošajam, līdz 4. teiksim, posmam, kas dažkārt tiek saukts par vārdu un formu. Tas ir brīdis laikā, kad, teiksim, kad saplūstot spermatozoīdam ar ošūnu un pievienojoties, teiksim, arī apziņai, teiksim, šiem 3 faktoriem sanākot vienkopus, būtībā sākās jauna dzīve. Tas ir, teiksim, šīs jaunās dzīves pirmais moments, un šis apziņas, teiksim, apziņa plus, teiksim, varētu teikt jau ķermenis, un tad arī kāpēc vārds, jo vārds tiek piemērots, atkal, ja mēs runājam šie 5 agregātu struktūras ietvaros, tātad visi mēs zinām, ka, teiksim, pirmais agregāts ir forma, tas ir materiāls dabas, tas ir tā kā mūsu ķermenis, un pārējie visi būtībā ir apziņas faktori. Gan tie dažādi tiešie prāti, ja, teiksim, tā kā šīs 5 smaņu apziņas un arī metāla apziņa, plus arī tie metālie faktori, tādi kā izšķiršana, sajūtas un arī visi pārējie metālie faktori. Kāpēc tos sauc par vārdu? Tāpēc, ka uz tiem nevar norādīt. Tos var tikai nosaukt. Ja? Teiksim, tā ir tā loģika, un līdz ar to, teiksim, mums ir vārds un forma, kas ir, teiksim, būtībā tas ir vēl neizveidojies organisms, neizveidojies ķermenis, tas ir tikai šīs attīstības pats sākums. Bet šis pirmais brīdis, tas tiek apzīmēts ar vārdu un formu. Un, jā, un līdz ar to, teiksim, mēs arī par šīm apziņām vēl pabeidzot ir vienkārši tā pirmā tas apziņas veids, tā ir, varētu teikt, tā ir kauzālā, ir cēloniskā apziņa. Cēloniska, kāpēc? Tāpēc, ka šīs apziņas, teiksim, tā ir apziņa tajā brīdī, kad mēs iestādām, varētu teikt, šo karmisko potenciālu. Un pēc tam šis, varētu teikt, 3B, jeb šī trešā posma otrā daļa, ka šis apziņas potenciāls, kad viņš jau, teiksim, sāk savu nogatavošanos, tas var notikt pēc tam daudz, teiksim, miljardus dzīves pēc tam, kad šis potenciāls ir radīts. Tāpēc mums jāsaprot, ka te var būt ļoti nopietna starpība laikā, kad nav šie posmi visi, teiksim, viens aiz otras sekojoši, teiksim, tādā jaukā secībā, lineārā, ka momentāli viens ciešā virknē seko otram, bet šajā gadījumā tie, teiksim, varbūt diezgan nopietnas pārāvums laikā, un tad šī apziņa, kurā ir šis potenciāls, tad tā ir tā, teiksim, rezultējoša apziņa, kurā ir šīs jaunās, teiksim, būtnes, tātad apziņa, kur šī jaunā būtne tagad sāk attīstīties. Ja? Un tad nākošais šīs 4. posma, tātad šī vārda un formas, kuram vajadzētu būt parasti, viņš tiek attēlots kā cilvēka laivā. Es pieļauju, ka, teiksim, ka 4. posma, kas redz ar tuvāk, varētu būt kaut kas tāds. Jā, tā ir. Ļoti labi, teiksim, vismaz labi arī, ka tas ir sakrīt, vai ne? Tad 5. posms ir, mēs sākam attīstīt 6 maņas, ja? Un tur vajadzētu būt tāda māja ar 6 logiem. Jā, kaut kāda būva, jā. Jā, kaut kāda būva tur ir, un tas ir tas, bet šajā brīdī mums ir jāsaprot, ka tās ir maņas vēl tikai, varētu teikt, ka tā ir maņu spēju attīstīšana. Šajā brīdī tās nav vēl pilnvērtīgas maņas, ar kurām mēs kaut ko spējam uztvert, jo tas notiks tikai nākošajā posmā. Un šajā brīdī tikai varētu teikt, ka tā ir stadija, kad attīstās maņu orgāni. Atkal no budisma viedokļa mēs vispār varam runāt par uztveres momentu tikai tad, ja ir kopā sanākuši 3 faktori. Tātad pirmkārt mums ir nepieciešams arī šis maņu orgāns ar tajā esošo, tiek to saukt par varētu teikt, par maņas spēku, jeb potenciālu, ja, teiksim, sense power.
Un apziņa. Tātad 3 faktori ir objekts, orgāns un apziņa. Un, teiksim, mums balstoties uz, ja kāds no šiem faktoriem izpaliek, tad mums nav uztveres momentu. Un līdz ar to arī šajā gadījumā tad mēs varam sākt runāt par to, ka mēs radām bāzi tam, lai varētu notikt šis kontakts, un tātad mums apziņa ir. Tagad rodās arī šīs spēja uztvert, līdz ar to šīs 6 maņas. Un caur šīm 6 maņām tad mēs nonākam pie nākošā, ka mēs esam jau nokomplektējuši šī posma beigās, mēs esam pilnībā fiziski nokomplektēti, un līdz ar to mēs esam gatavi sākt uzkrāt pieredzi, un tad mēs nonākam līdz 6. posmam, kurš ir kontakts, un šajā gadījumā vajadzētu būt 2 ļaužiem, kas tur tā kā apskāvušies ir, un ja kaut kam līdzīgam ir. Labi. Un tad... Jā. Kāpēc vispār dalu to vārdu un formu, un vēl pēc tam tā sāksim nobrētnieki, ka atbildīgi, jo viņiem ir kaut kas tāds viens un tas pats ir, ne? Nav viens tas pats, jo, teiksim, tajā brīdī, teiksim, arī, skaties, par apziņām runājot, ja? Apziņa nav, tur formas nav nekāds vēl. Un pirmkārt, jau gan tajā brīdī, kad mēs runājam par kauzālo apziņu, teiksim, tajā brīdī vispār nav nekāds sakars tur ar formu, jo šajā brīdī mēs tikai radām un iestādām, iebakstam zemē to karmisko potenciālu. Un pēc tam vēlāk, kad, teiksim, atkal ir pagājuši tur, nezinu, entās dzīves, tagad tas zemē iebakstītais potenciāls, tagad viņš sāk dīgt. Un tas ir atkal cits moments, un šajā brīdī, kad viņš sāk dīgt, teiksim, šī apziņa, viņas savienojās ar materiālu, viņas savienojās ar ķermeni. Un tas atkal ir kaut kas cits, tas nav, teiksim, tā nav plika apziņa vairāk. Tur ir vārds un forma. Tur ir formas, šajā brīdī tas, protams, ir formas aizmetnis, tur nav, teiksim, kaut kas uzreiz brutāli vizuāli redzams, droši vien zem mikroskopa principā ir redzams, bet tur ir šī materiāla sākot. Protams, mēs atkal varam diskutēt par šīm bezformas būtnēm, ne? Jo tur gal galā faktiski šīs formas nav. Un līdz ar to arī, bet tur arī tiek teikts, ka persona tad tiek projicēti, teiksim, marķēti uz 4 atlikušo agregātu bāzes, ja? Tā kā. Un atkal citas teorijas saka, ka patiesībā, jā, tas tikai tiek teikts, ka viņiem nav formas, viņiem nav rupjās formas, viņiem ir smalkā forma. Ne? Tā kā, tur vienmēr ir dažādas, teiksim, piegājumi, dažādi skatījumi, bet jebkurā gadījumā tie ir atšķirīgi momenti. Gan laikā, gan arī pēc savām kvalitātēm. Lūk. Nu jā, un kad mēs esam nonākuši līdz kontaktam, tad šajā brīdī mums ir visi nepieciešamie faktori jau ir vienkopus savākti, un līdz ar to mēs varam sākt runāt jau par uztveres momentiem. Un kas varbūt šajā momentā ir būtisks, ir tas, ka šis uztveres moments, viņš nāk jau būtībā, var teikt, ar iekodētu šo īpašību, respektīvi ar izšķiršanu. Ar izšķiršanu attiecībā uz objektu, vai tas ir kaut kas patīkams, nepatīkams vai neitrāls. Tātad līdz ar to, teiksim, katrā šajā uztveres momentā uzreiz jau viņš lec ārā jau ar, var teikt, ieprogrammētu, teiksim, šo reakciju. Ja? Tātad līdz ar to mēs varētu teikt, ka objekts, kas ir kaut kas ārējs, tas dažkārt arī, piemēram, mentālās apziņas gadījumā tas arī var būt kaut kas iekšējs, bet jebkurā gadījumā tas ir kaut kas ārējs, kuru mēs pārvēršam par kaut ko subjektīvu caur šo mūsu uztveri. Un sanākot kopā mūsu, teiksim, šai atbilstoši apziņai, orgānam un objektam, mēs viņu uztveram uzreiz, ja viņš tiek izšķirts kā kaut kas patīkams, nepatīkams vai neitrāls. Un līdz ar to mēs redzam, ka patiesībā šeit mums nav nekādas pat iespējas, tas būtībā viss jau faktiski karmiski, var teikt, ieprogrammēts, ka mūsu apziņa, saskaroties ar konkrētu objektu, tu uztver konkrētā veidā, teiksim, respektīvi ar šo patiku, nepatiku vai vēl kaut ko. Cits cilvēks to pašu objektu uztver savādākā veidā, izejot no viņa faktiski šī karmiska aprīkojuma. Un tas ir līdz ar to, un tad nākošais aiz tā, teiksim, posmi ir, kad mēs jau kontaktā, var teikt, šī tā kontaktējošā apziņa, tas būtu vēl precīzāks apzīmējums. Un nākošais it kā moments ir, es pieļauju, ka tas būtībā burtiski varētu būt ļoti, ļoti īss laika momentiņš, parasti, kas ir pats īsākais laika moments, kā tur tiek budistībā teikts, tur 1/65 daļa no laika, kas nepieciešams knipju uzsišanai, tad, jebkurā gadījumā, tad parādās it kā sajūta, ja? Jo te druski ir tā pretruna, tāpēc, kad vienmēr tiek runāts par šiem
vienmēr klāt esošajiem 5 faktoriem, kas ir jebkurā uztveres momentā, un viens no tiem ir sajūta. Ja? Tā kā jebkurā uztveres momentā mums vienmēr ir klāt sajūta. Un šeit, teiksim, mums tiek teiks, ka ir pa priekš šī kontaktējošā apziņa, kura jau izšķir objektu kā patīkam vai nepatīkam, un pēc tam uzreiz momentālais viņa nāk sajūta, kas jau, teiksim, ir kā patīkama, nepatīkama sajūta. Ja? Un te, teiksim, tas apzīmējums atkal tur ir, ka cilvēks ar bultu acī. Ļoti spēcīgs attēls, es gribētu teikt, priekš sajūtas. Jā. Nu, ļoti izteikti sajūta, es pieļauju tādu asa sajūtu. Tiešā veidā. Tā kā, nu, lūk, un tā kā mēs varam, būtībā, kas ir interesanti ar šo sajūtu, tas, ka šajā brīdī mums ir pilnībā, var teikt, noslēdzies viena karmiskā potenciāla, teiksim, šīs, var teikt, izpausme, tādā ziņā, ka ko ir svarīgi varbūt arī saprast, kāpēc, teiksim, mums lietas patīk vai nepatīk, būtībā mēs varam teikt, ka tas ir karmiski jau ieprogrammēts. Un mums nav, teiksim, nekādas milzīgas ietekmes attiecībā uz šo, teiksim, objekta patikšanu vai nepatikšanu, tas nāk uzreiz automātiski. Ļoti, teiksim, šo nav nekādas šīs starpības, jo tik ilgi, kamēr mums ir, teiksim, šī neziņa, ja, teiksim, mums nav nekādas iespējas vispār arī šajā procesā pat iejaukties šajā brīdī. Un līdz ar to, teiksim, šīs atkal par šo izjūtām, dažādām izjūtām, atkal tas ir atkarīgs no karmas, jo, piemēram, atkal šīs bezformas un formas sfēra būtnes, tam, piemēram, nav iespējams vispār nepatīkamas sajūtas. Vienalga, kas viņām nāk priekšā, tas viss ir vai patīkams vai neitrāls. Mums, protams, teiksim, vēlmes sfērā esošajiem ir iespējami visi 3, teiksim, šo izjūtu veidi, un līdz ar to mēs varam redzēt gan kā patīkam, nepatīkam, vai arī, teiksim, neitrālu. Un līdz ar to, teiksim, mēs redzam, ka tas jau ir karmiski ieprogrammēts, tas jau karmiski nāk uzreiz viss vienā paketē līdzi. Tur nav mums iespējas izvēlēties, teiksim, šo objektu, nezinu, skatīties ar patīkumu vai nepatikumu. Bet mēs varam, kādreiz mēs arī zinām paši. Ja mēs it kā pamainam attieksmi, mēs to pašu lietu redzam savādāk. Bet kas reāli notiek? Patiesībā šajā brīdī jau nobriest cita veida karma. Un tas vairs nav tas, teiksim, moments, un līdz ar to šajā situācijā mēs esam caur šo savu mainīto attieksmi, mēs sākam aktivizēt cita veida, teiksim, karmu. Un līdz ar to nav tā, ka, teiksim, kad tas ir tas pats karmiskais potenciāls. Tas karmiskais potenciāls, kad viņš ir nobriedis, viss viņš ir pabeidzies. Tur vairāk nekas no viņa ārā nenāks. Līdz ar to, teiksim, ka tikko mēs esam tu uztveres momentu dabūjuši ar visu savu patikšanu vai nepatikšanu vai neitrālo izjūtu, tas ir cauri. Bet pēc tam, teiksim, tagad sākās tas savā ziņā interesantākā daļa, kad... Drīkst tad pajautāt, bet es saprotu, ka tas ir tas pirmais uztveres brīdis, pirmā reize, kad tu sajūti. Nu, kaut kā ar šo objektu, kad tu saskaries, tas ir tas pirmais, jo pēc tam jau tā kā pēc tam ir tā transformācija, ka tu vai transformē vai netransformē to, kā tu to uztver. Tu nevari uztvert savādāk. Nu, bet tā ir pirmā reize. Otrajā reizē tev teorētiski neiespēja. Pirmkārt, katrs moments ir karmiskā potenciāla nobriešana. Būtībā tā ir ķēde. Un katru momentu nosaka cits karmiskais potenciāls. Un līdz ar to, teiksim, atkal, tur var teikt, it kā ir ķēde ar karmiskiem potenciāliem, kuri nobriest. Katru mūsu uztveres brīdi, būtībā katru mūsu dzīves brīdi uztur karmiskā potenciāla nobriešana. Un tas nozīmē, ja man nebūtu karmiskā potenciāla, es nevarētu arī transformēt savu uztveri. Jā. Tad, teiksim, esmu cilvēki, kas uzskatīšu par esmu neglīti, tik ilgi, kamēr es būšu izsmēlis savu šo karmisko potenciālu, viņi tā uzskata. Tieši tā. Tāpēc ir cilvēki, kas saka, ka es nespēju mainīties, piemēram, vai ne, bet tas ir varbūt atkal, teiksim, tas, ka viņš pat necenšas, jo ko mēs darām? Būtībā mainot apstākļus. Šajā gadījumā mēs cenšamies mainīt apstākļus. Mēs cenšamies caur to iniciēt citu karmisko potenciālu nobriešanu. Citas karmisko potenciālu ķēdes, varētu teikt, attīstīšana, nobriedināšana. Teiksim, mums varētu teikt, ir kaudzes, teiksim, ar sēklām visās virzienos ejošana. Teiksim, šajā gadījumā mums ir sākusi nobriest viena, teiksim, tā ķēde, bet es tagad sāku apzināti laistīt, teiksim, citas sēklas, kas ir citā ķēdē, ar cerību, ka viņas sāks dot savus rezultātus. Un ja viņas sāks dot savus rezultātus, man mainās šī uztveres momenti, jo tas ir šīs ķēdes, teiksim, nobriešanas rezultāts. Un tad ir jautājums, protams, par to, vai es esmu iepriekš vispār sastādījis tādas sēkliņas. Ja man šāda sēkliņa nav, es varu tur laistīt to zemi no rīt līdz vakaram, nekas tur nebūs. Bet ja tur ir viena sēkliņa.
Ja viens sēkliņš, tad būs varbūt viens īsts brīdis, un viss, no to ir viss čau. Es domāšu, varbūt baigi dīvaini. Un es kāpēc viņš kaut kā tas rasmēs tomēr pēkšņi iepatikās, bet nē, tas bija gļuks kaut kāds, tas tomēr viss tā nav. Tā viens sēkliņš uz dīkst. Nu viss, un čau, viņi dod savu rezultātu, ja tev nav vairāk sēkliņu nav, tad nav. Tas ir tāpat kā, teiksim, tas attiecas uz visām lietām. Nu, teiksim arī, kāpēc varētu teikt, nu tā, cilvēks bija bagāts, viņš pēkšņi nobankrotē, viņam vairs nav nekā. No budismu viedokļa viss ir diezgan loģiski, ja? Viņš ir izsmēlis karmisko potenciālu būt bagātam. Respektīvi, viņa devības sastādītās sēkliņas ir beigušās. Bija, nav. Čau, viss atbilstoši tev it kā iznāk, ka tev visi ārēji apstākļi nomainās, visas tavas pieredzes nomainās. Viss, teiksim, patikas vietā tev tagad sāk briest nepatīkami potenciāli. Tu esi izsmēlis savu to, un ja tu nerādi, teiksim, kaut kādas jaunas, tur nestādas sēkliņas iekšā, un ar cerību, ka, teiksim, ka tev būs pietiekoši spēcīgas atkal šīs pozitīvās emocijas, lai pamanītos viņas ātri nobriedināt, nekas nebūs. Tāpēc arī tiek teikts, ka, nu, ja mēs vēlamies, teiksim, būt bagāti, tad mums jāveic, teiksim, darbības, kas to varētu veicināt, respektīvi jāstāda šīs sēkliņas ir. Un tad atkal mums jābūt devīgiem, kas it kā liekas pilnīgi šķērsām, pilnīgi kur tur loģikas, nekāds loģikas nav, ne, teiksim. Tas ir interesantāks, ja savulaik lasījuši, jo Maikla Roacha grāmata, viņam bija, teiksim, ir Diamond Cutter, tāds diamantu griezējs. Un viņš tādā ziņā ir interesanti, ka viņš vienkārši bija arī tajā brīdī viņš laikam bija pat mūks, sēdēja klosterī, un tad viņa skolotājs teica, zini ko, būtu baigi labi, ja tu atgrieztos atpakaļ un mēģinātu, teiksim, darboties biznesā. Biznesā? Ko viņš var darīt biznesā? Un beigās viņam tas biznes beidzās, nu nevis beidzās, bet sākās ar to, ka viņš devās uz New York, un viņš sāka darboties diamantu biznesā, kas ir ļoti savdabīgs biznes, kur ir ļoti, teiksim, tāds dažas ģimenes, kas to operē, viņš tur pamanījās, tur, teiksim, pieslēgties, un sāk viņi tur, nezinu, 3 cilvēki kaut kādā putekļainā telpā, tur kaut kādu vienu galdu, tur pus sabrukuši un tā tālāk. Beidzās tur kaut kāda milzīga korporācija, kur viss tur kaut kāda 50 miljoni, tur, cik ir vairāk par tiem miljonu tas apgrozījums un tā tālāk. Bet, nu, tā doma bija interesanti tā, ka viņš vienkārši viņam tas skolotājs bija pateicis. Tu mēģini īstenot šos budismu principus, bet tādā veidā, lai neviens to principā nezina, neviens nedrīkst zināt, ka tu vispār esi kaut kāds tur mūks, vēl kaut kas tāds, vai ne? Un nekādā veidā nepiemērot to budismu. Un tad arī viņš vienkārši mēģināja, tur ir tā grāmata, kas ir interesanti, ir šie biznesa situācijām piemērot ir budismu principi, vai ne? Un viens no tiem vienīgi, nu, kompānija galīgi neiet, vai ne? Nu, ir, teiksim, liekas, ka, nu, ja tev, teiksim, tas apgrozījums tur prītās un viss pārējais, nu, loģiski vienkārši centies apcirst visus, teiksim, savus izdevuma pozīcijas, visu maksimāli pieturēt, teiksim, samazināt savus izdevumus, piemēram, ja tev jāmaksā kaut kādiem klientiem, maksimāli naudu pieturēt, līdz beidzamajam brīdim, maksāt tikai tad, kad galīgi jau vairs, nu, tur, tu esi jau galīgi iespīlēts stūrī. Vācākot, samazināt visas izplūstošās naudas plūsmas un, teiksim, atkal maksimizēt visu, ko var ieplūstošās, ne? Loģika. Tas pareizi, biznesā ir kā tā dara parasti, ne? Right, bet, nu, tad viņš atkal tur centās atkal to savādāk un visu, ka viss tur tā. Un tad liekas, jā, tas šajā situācijā kā būtu taisnotrā, tev jābūt devīgam, tas nozīmē, ka tev ir taisnotrā, tev jāsamaksā visi, teiksim, savus, teiksim, tie parādi, tu nedrīkst to šo naudu tā. Taisnotrā tev jābūt, kas latviski runājot ir counterintuitīvi, ja, tas mums ir pretēji tam, kas mums intuitīvi liekas, ja, teiksim, ja es esmu, ja man nav naudas, teiksim, ja es esmu nabadzīgs, tad man taisnotrā, man nevajadzētu nevienam neko dot, un vajadzētu, teiksim, visu, teiksim, vākt un visu maksimāli neko nedot. Bet tas ir pretēji. Saskaņā budismu taisni pretēji, tev ir taisni jādod. Un tas ir atkal iemesls, kāpēc atkal ļoti daudz, teiksim, faktiski, kas ir lielākie būtībā ziedotāji, teiksim, cik es zinu arī pat FPMT organizācija un kā tālāk, tie ķīnieši, kuri laika gaitā ir izkopuši veselu, teiksim, tā biznesa stratēģiju faktiski, vai ne? Ka tas ir, nu, teiksim, tu investē faktiski, nu, teiksim, dažādi ziedojumi veidā un tā tālāk. Un ar domu tādu, teiksim, tādu diezgan pat neslēpts faktiski, ka tas tālāk nesīs tavs labos, pozitīvos, nu, teiksim, augļus. Nu, tā ir cits piegājiens, vai ne? Tā kā tas tā ir, bet tāpēc es saku, mums nākās laust kaut kur savu šo domāšanu, un mums arī jāsaprot, ka jebkura lieta, jebkura pieredze, kas ar mums notiek, teiksim, tās pieredzes saturs un kvalitāte, tas ir mūsu pašu radīts un mūsu pašu sastrādāts. Un, ja mēs gribam mainīt mūsu pieredzi uz pozitīvāk, tad mums ir jārada cēloņi šai pieredzei. Nav cēloņi, nav rezultāti.
atkal atkarīgā rašanās. Un līdz ar to šajā situācijā, ja mums nepatīk esošā pieredze, tad ir jārada cēloņi šīs pieredzes maiņai. Un tad līdz ar to atkal, ja mēs zinām cēloņu seku likumu, tad ir salīdzinoši vienkārši. Ja mēs gribam pozitīvas pieredzes, tad mums jādara pozitīvi darbi. Un tas ir, teiksim, attiecībā uz to. Bet, protams, atkal šī motivācija, mēs tādā veidā skatāmies kā tiešniecības darījumu, tad tas nebūs tā labākā motivācija. Kaut kā mēs sasniegsim samsāriskus, vajadzētu mums sasniegt samsāriskiem rezultātiem. Iespējams, ne šajā dzīvē, kas uzreiz, protams, discouraging news vai ne latviski runāju, teiksim, tāds biedējošā ziņa, bet, ja mēs skatāmies plašāk un garākā termiņā, un budismas patiesībā tā ir budisma varbūt īpatnība, salīdzinot ar daudzām citām, teiksim, mūsu psiholoģijas vingrinājumiem, kas ir iet un tā tālāk, mēs skatāmies ilgtermiņā. Viena dzīve, kas tas ir? Tas ir viens knikas sitiens. Un būtībā, ja mēs tā padomājam, maksimāli mēs varam nodzīvot, varbūt 100 gadus, ja? Ka to arī par dzīvošanu vairs nenosauks, tā jau eksistences faktiski beigās. Ne? Un šādā situācijā tad mums jādomā par to, ka mums varbūt pat nav šausmīgi jāuztraucās, un atkal tie dažādi pat pieejas, teiksim, tam, ir cilvēki, kas, tāpēc, ka viņiem iet slikti, varbūt viņš saka, vai labi, patiesībā ir, jo es neizķiņķelēju pozitīvo potenciālu, ja? Šajā gadījumā man nobriest kaut kas negatīvs potenciāls, iespējams, ja viņš nebūtu nobriest šajā dzīvē, viņš nobriest kā kaut kādu pārdzimšanu, kaut kādos draķīgos apstākļus uz ilgu laiku, un paldies Dievam, tas ir kaut kāda slikta slimība, vai ne, tiksim, tikai vēzis, piemēram, vai ne, un tas ir, es zinu tiešām cilvēki, kas tā skatās, un kas ir varbūt tas paradoxālākais ir, ja mēs skatāmies šādā veidā, un mēs saprotam, ka šī dzīve patiesībā ir īsa, un tas ir pārējošs, teiksim, moments, tas atvieglot. Mums varbūt ir fiziskās ciešanas, bet mums vairāk mentālās ciešanas. Jo mums vienmēr jārēķinās, ka šīs mūsu apziņas vienmēr nāk atbilstoši kopā ar atbilstošā līmeņa ciešanām, teiksim. Mums iespējams ir mentāls ciešanas, mums ir iespējams fiziskas ciešanas. Un tas, ka fiziskas ciešanas ir iespējams pārvarēt būtībā, un ka fiziskas ciešanas mums nerada mentāls ciešanas, tas ir pilnīgi iespējams, un to mēs zinām no ikdienas dzīves, tu nevajag būt kaut kādam pārdabiskam mūkam jogam, vai ne? Teiksim to, kā es teicu iepriekš, jo, teiksim, mēs redzam gan sportā, gan militārajos dažādos izgājienos un tā tālāk, ja, kur cilvēki spēj pārvarēt sāpes ar kaut kādu motivāciju un justies gandarīties, nezinu, pat, ka viņi līdz pat tam, ka viņi ir, nezinu, nežēlīgi sakropļot vai pat tiek nogalināti, un viņi ir apmierināti it kā. Un tas ir tas, kas liekas it kā pretdabiski, bet mēs vienkārši varam pateikt, ka tas tikai apliecina to, ka prātam ir daudz lielāks spēks. Jo, ja piemēram, mēs redzam, ka ir šīs situācijas, kad fiziskas ciešanas mēs varam pārvarēt, teiksim, ar šo mentālo spēku, bet otrādi mēs nevaram. Teiksim, ja mēs esam depresijā, cilvēku var ielikt visfantastiskākajā situācijā, vislabākajos apstākļos, tas nekādā veidā nepalīdz. Tātad mēs redzam, ka šis fiziskais, teiksim, aspekts patiesībā ir otršķirīgs. Un garīgais aspekts, šis mentālais aspekts ir daudz svarīgāks, ka prāta spēks patiesībā ir daudz lielāks. Un tas mums būtu jāpatur prātā, es domāju, ikdienas šajā dzīvē un arī par šiem uzkrājumiem runājot, jā, mums ir par to jārūpējās visu laiku un jādomā. Tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Vienkārši, ja mēs nedomājam, ka visa mūsu eksistence aprobežojas šīs dzīves ietvaros. Jo, ja mēs domājam, ka mūsu dzīve aprobežojas tikai ar šo dzīvi, un pēc tam vairāk tur nekā nav, tad jā, tad mums ir jāiet uz maksimālu savas baudas maksimizēšanu tagad, neskatoties no kādiem, teiksim, tālākiem ierobežojumiem, bet tas ir, teiksim, tāds ļoti slidens un, nu, teiksim, kā to sauc, bettingu, vai ne, teiksim, derīgu veids, jā, tā varētu teikt, ka tas ir, uz to nevajadzētu varbūt mēģināt pārāk lielu uzsvaru. Jo pretējā gadījumā arī, ja mēs tiešām atkal redz, tas ir interesanti, no otras puses, ja mēs domātu to, mēs pilnīgi ignorētu, kas mums notiks nākotnē, kāpēc